Labdien! Es vēlētos atvērt kontu. Krājkontu? Jā, Kādā valūtā? es vēlētos eiro kontu. Labi, jums ir jāraksta iesniegums. Lūdzu, veidlapa, aizpildiet. Kāds šodien datums? 17. septembris. No cik eiro var atvērt kontu? Ir vajadzīgi 20 eiro. Pārskaitiet lūdzu no mana norēķinu konta. Labi. Jums kontā nepietiek naudas? Tad es samaksāšu skaidrā naudā. Es vēlētos atvērt kontu. Es vēlētos atvērt kontu. Kādā valūtā? Kādā valūtā? Es vēlētos eiro kontu. Es vēlētos eiro kontu. Lūdzu, veidlapa, aizpildiet. Lūdzu, veidlapa, aizpildiet. Lūdzu, nāciet iekšā. Labdien! Labdien! Kā var jums palīdzēt? Es vēlos kredītu. Kam? Mājas celtniecībai, dzīvokļa remontam vai biznesa iesākšanai? Mājas celtniecībai. Un kādu summu jūs vēlaties? 25,000 eiro. Uz cik ilgu laiku? 15 gadiem. Vai jūs zināt, kādi dokumenti jums ir jāsagatavo? Nē. Es jūs aizvedīšu pie klienta konsultanta, un viņš jums visu paskaidros. Paldies! Es vēlos kredītu. Es vēlos kredītu. Kam? Mājas celtniecībai? Kam? Mājas celtniecībai? Tātad hipotekāro kredītu. Tātad hipotekāro kredītu. Kādu summu jūs vēlaties un uz kādu laiku? Kādu summu jūs vēlaties un uz kādu laiku? Ikdienas gaitas, telefona saruna, kabeļtelevīzijas pieteikšana, centīgs pārdošanas pārstāvis un aizmāršīga pensionāre. Jā, lūdzu, firma Skaties ar abām acīm. Halo, vai tā būtu firma Skaties ar abām acīm? Jā, tieši tā, kā es varu palīdzēt. Problēma zvana. Ir noticis tas, ka neiet seriāli. Par dzīvniekiem visas filmas iet. Jā, tam varētu būt dažādi iemesli, vai jums ir mūsu jaunākais uztvērējs? Jaunākais uztvērējs? Jā, mums tieši šonedēļ ir piedāvājums, ja jūs pasūtīsiet no mums jauno digitālo uztvērēju, mēs tev uzstādīsim bez maksas. Pie tā mums būs jauni kanāli. Man garažā vecajam ir visādi klami, un es pat nezinu, varbūt, ka mums ir jauns uztvērējs. Es vairāk par televizoru. Mums ir arī televizori. Jā, televizoru, jā. Šonedēļ īpaša cena ir šķidro kristālu Nē, plazma. šauni jau garām. Īpašo parasto televizoru. Jā, mums ir arī kompleksais piedāvājums šajā jautājumā. Jā. Varbūt es varētu nosūtīt uz jūsu adresīti meistaru, kurš jums parādīs visus televizorus, kādi mums ir iespējami. Nē, mans dots pašai ir meistars. Man nevajag svešu meistaru mājā. Klausieties, jaunekli. Kas maksā šo zvanu? Cienītā, baidos, ka jūs. Vaiprāts, es taču zvanu no Gulbenes ar Rīga, tā ir tālu saruna! Jā. Atzvaniet man pēc panorāmas, es būšu tikusi skaidrībā ar savu pensiju un to, cik man vajag. Labi, paldies, atzvanīšu pēc panorāmas. Nosaukt numuriņu. Nē, paldies, man uzrādās.
Labrīt! Labrīt! Man lūk, kurpei pazola jāsalabo. Tikai vienai? Jā, otra jau vēl ir laba. Ja jālabo pazoles, vajadzīgas abas kurpes. Jums ir līdzi? Jā, man ir arī otra, lūdzu. Te kurpei aizmugurē šuve attirusi. Tu arī salabot? Jā, es nemaz nepamanīju. 7 lati. Rīt pēcpusdienā būs gatavs. Bet vai es varu samaksāt rīt? Jā, protams. Paldies, uz redzēšanu. Visu labu. Kurpe jāsalabo. Kurpe jāsalabo. Es nemanīju. Es nemanīju. Rīt pēcpusdienā būs gatavs. Rīt pēcpusdienā būs gatavs. Vai drīkstu maksāt rīt? Vai drīkstu maksāt rīt? Jā, protams. Jā, protams. Labdien! Mans pulkstenis ir apstājies. Parādiet man, es apskatīšos. Kas par vainu? Nekas liels. Pulkstenis vienkārši ir jāiztīra. Tas gan labi. Pulkstenis ir piemiņa no vectēva. Es jau domāju, ka vairs neko nevarēs darīt. Nē, tik traki nav. Jūs pagaidiet, es tikmēr pulksteni iztīrīšu. Nu, lūk, viss kārtībā. Lūdzu. Paldies! Cik man jāmaksā? 2 lati un 30 centīmi. Lielas paldies! Uz redzēšanos. Pulkstenis ir apstājies. Pulkstenis ir apstājies. Kas par vainu? Kas par vainu? Nekas liels. Nekas liels. Pulkstenis ir piemiņa no vectēva. Pulkstenis ir piemiņa no vectēva. Mazliet pagaidiet. Mazliet pagaidiet. Ikdienas gaitas, frizētava, steidzīga friziere un ziņu diktore Estēte. Labdien, man jūs kolēģīts ieteica televīzijā. Jā, televīzijas zvaigznes, tas ir mans zirdziņš. Nu, Man vajadzētu frizūru tā, lai televīzijā tā labi izskatītos. Vai dieniņ, es arī skatos tos jūs raidījumus un vienmēr domāju, kurš man šitā haltūrē kolēģis. Nu jā, mums tad Gali ir galīgi garām. frizieris, tad mums pašiem. Saknes ir, pilnīgi ataugušas. Jā, Jā. varbūt Labi. tur kaut kā izveidot, lai nepamana tā, jo mums ātri. Vienīgais cepuri kaut kādu var būt. Nē, ziniet, cepurs gan, man liekas, man nepiestāvētu. Pagaidiet, Tomēr ieliksim tagad te televīzijā. eļļiņu, lai mazliet viņu tā kā spīdumiņu Tas ietot. gan tāds sajūta ļoti patīkama, smarža tāda. Jā. Tas kā pēc kokosriekstiem? Kokosrieksts, protams. Tātad 5 latiņi būs par konsultāciju, kā jau tagad mēs profesionāli ņemam. 7 lati tas būs par eļļiņu, un masāža plus 3 ir 15 lati, plus darbs 10. 25 lati. Jā, skaidrs, paldies, bet jums nešķiet, ka tas celiņš man tā kā drusku ir sāna vairāk vai kaut kā? Tā grūti pateikt. Skaidrā naudā vai ar karti? Es tā kā varētu legli ar karti. Mums neiet kartes. Nu jā, tad jau jāmaksā būs skaidrā naudā. 25 latiņu un šķiramies kā draugi. Vēl iedošu savu vizītkarti, lai jūs varat iedot vīram, bērniem, radiem un draugiem. Paldies. Jā, tā par ko visu labu. Mums redzēšanos. Visu labiņu. Labdien! Labdien! Ko lūdzu vēlaties? Es vēlos uzzināt, kā var iegūt pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Vai jums tagad ir termiņu uzturēšanās atļauja? Jā.
Cik ilgi dzīvojat jau Latvijā? Jau 5,5 gadu. Iemesls? Piedodiet, nesaprotu. Kādēļ esat ieradies Latvijā? Mana sieva ir Latvijas pilsone. Es atbraucu kopā ar viņu. No kurienes? No Sibīrijas, no Barnaulas, Krievijā. Kur tagad dzīvojat šeit Latvijā? Jūrmalā, pie sievas vecākiem. Lai iegūtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju, jums jāraksta iesniegums. Bet pats galvenais, jums jānokārto latviešu valodas prasmes eksāmens. Vajadzīgs A2 līmenis. Kur es varu nokārtot eksāmenu? Par eksāmenu varat zvanīt uz Izglītības un zinātnes ministriju. Lūk tālruņa numurs 256 4432. Paldies par informāciju. Kā var iegūt pastāvīgās uzturēšanās atļauju? Kā var iegūt pastāvīgās uzturēšanās atļauju? Vai jums tagad ir termiņu uzturēšanās atļauja? Vai jums tagad ir termiņu uzturēšanās atļauja? Jums jāraksta iesniegums. Jums jāraksta iesniegums. Jums jānokārto latviešu valodas prasmes eksāmens. Jums jānokārto latviešu valodas prasmes eksāmens. Ikdienas gaitas. Ārstu komisija pēc medicīniskās izziņas. Iedomīgs pilots un neveikls ārsts. Labdien, doktor! Pilots Indulis Vējš. Es uz ikgadēju veselības pārbaudi pilotu atļaujai. Uzreiz varbūt pateikšu, ka jūtos lieliski. Viss ir fantastiski un es nekad neesmu tik jauns. Jau jūsu fails te ir kaut kur tur dieniņās. Paldies. Gan negadās. Indulis, jā? Nu, izziņa ir gatava, tik dažas vēl formalitātes jāapspriež. Aspirīnu lietojat? Nelietoju tāpat kā jebkuras citas apreibinošas vielas, piemēram, alkohola, narkotikas. Jums vajadzētu to zināt, piloti tādas lietas nelieto. Ļoti labi. Miega traucējumi? Cienītais, es guļu kā nosists un ar to nav problēmas, ticiet man. Viens vai ar kādu? Secinājums izdariet pats, lūdzu. Labi refleksi. Tā, redzi pārbaudīsim, piecelieties Es kājās. atvainojos, man ir ērgļa acīs. Ja ir kāds, kas spēj vadīt lidmašīnu miglā, tad tas esmu es, un es nedomāju, ka ir vajadzīgs to pierādīt. Nu, tiešām skatos, kā dzīves ērglis man priekšā. Nu, tad jau būs viss kārtībā. Tā pildspalva, kur palika? Lūk, jūsu pildspalva. Jā, paldies. Tāpat kā jūsu ārsta nozīmīte. Vai tā man pēc vakardienas Jā. onkoloģistu balles te man bardaks. Nu ko, nu tad parakstam izziņu. Ai, te kļūdiņa. Tas nekas, es domāju, viss sapratīs. Jā, nu, lai veicas. Paldies jums! Vienā cerieties, ka pārliecība ir tā, kas cilvēks spēj celt spārnos. Visu labu, doktor!